Pagājušajā gadā Inču kalna pagasts svinēja savu 580 gadu jubileju, un par godu šim notikumam tika sarīkoti pirmie Inču kalna novada svētki. Šogad tika nolemts pērn iedibināto tradīciju turpināt. Devīze visiem svētkiem ir laiks. Laiks satikties. Un tā kā mums pagājušo gadu tikai bija pirmie novada svētki un liekas, ka cilvēkiem ļoti gāja pie sirds un visa gada garumā jautāja, vai tad nākošajā gadā arī būs, tad šogad mēs redzam, ka cilvēki ir noticējuši, ka Inču kalns arī var. Devīze laiks satikties atspoguļojās jau pašā svētku aizsākumā – vides objekta pulksteņa atklāšanā. Un šis ir arī pirmais no mūsu pagājušā gada iesāktajiem projektiem jau, kas bija iecerēts kā elements, laikrādis, vides un dāvana Inču kalna nodam uz mūsu novada svētkiem. Un gribētos katru gadu pa vienam dāvanai dāvināt novada kā elementu simbolu atpūtai, izklaidē, vidē, kaut ko tādu radīt. Tas būtu laba tradīcija. Tā vieta jau nosaka formu šajā gadījumā, lai viņš darbojās uz 3 pusēm. Jā, tā kā. Un izejot no tā arī tika veidots un domāts. Vides pulksteņa atklāšanu muzikāli kuplināja dziedātāja Inese Ērmane, kā arī Inču kalna pūtēju orķestris, kas par godu svētkiem izdevis mūzikas kompaktdisku un to arī tūdaļ pēc pulksteņa atklāšanas ar nelielu koncertu prezentēja. Bet Vangažos šajā vakarā novada iedzīvotāji un viesi tika aicināti uz dziedātājas Antras Eņģeles, bajānista Marko Ojalas un Jurija Kaspera koncertu. Sestdienas svētku rīts, tāpat kā dienu iepriekš, uzausa saulains un tas aizsākās ar maskotu velo parādi pa Inču kalna ielām, kas noslēdzās stadionā ar rītu rosmi kopā ar Inču kalna frisbija komandu Wildcats. Īpaši kolorīti uz pārējo velobrauciena dalībnieku fona izskatījās senioru velo sekcijas komanda, kas šim pasākumam bija pat nofraktējusi respektablas motociklu ražotāju firmas komandas treneri. Es esmu mākslinieckā vadītāja. Un arī viena no ierosinātājām, kad jābrauc, ka mums jādibina velo sekcija. Un ka obligāti jāuzaicina, kā jau visām zolīdām tādām sekcijām sporta, no ārzemēm, no Harley Davidson treneri. Liels strīds mums bija par honorāru. Bet es nācu pretī, saka, man laba sirds. Es biju gatava trenēt šo te kori, kas tagad mums senioru kori, kas mums tagad ir, tur es braucu, tur man tika braukšanas vienība. Es braucu no tiem laikiem, kad es beidzu 6. klasīti. Regulāri ar velospēdu visu dzīvi. Ar kājām vispār tikai velospēdu? Nu tagad kājām tikpat kā nē. Tagad es tikai ar velospēdu cenšos. Bet tā, tad man sākās velobraukšana, kad beidzu 6. klasīti. Tie kungi tādi paslinkinis, kāpēc. Gan dziedāt nenāk, gan ar velospēdu braukt arī nenāk. Sēž mājās, laikam televizoru skatās. Bet būtu ieteicams, kad nākt. Mums ir liels problēmas ar vīriem korī. Tā kā pilnīgi aicinājums. Inču kalna vīriešiem. Rīta rosmes noslēgumā tās dalībniekiem bija iespēja pārliecināties, ka zem šķietamā svešvārda frisbijs slēpjas sporta veids, kura galvenais atribūts ir visiem labi zināmais lidojošais šķīvītis. Mums ir ielūgti meistari no Latvijas čempionu vienības, no Salaspils, un šobrīd notiek meistaru klase, kur viņi mūsu spēlētājiem dalās ar savu pieredzi un pastāsta arī par savu ceļu frisbijā. Pēc tam mums ir frisbija sadaļā vēl disku golfs parkā, tepat pretī. Un būs arī bērnu stafetes frisbijā. Iepazīties ar disku golfa spēli un piedalīties bezmaksas frisbija apmācībās tika aicināts ik viens svētku apmeklētājs. Un turpat stadionā notika arī pludmales volejbola turnīrs, kā arī loka šaušanas nodarbības. Bet tie, kuri ar sportiskajām aktivitātēm ir uz jūs, varēja pavadīt laiku Inču kalna Aleksandra parkā apstaigājot amatnieku gada tirgus stendus. Iegādāties šeit bija iespējams gan keramiķu darinājumus, gan piparkūkas un mājas vīnus, taču vislielākais pieprasījums bija pēc Inču kalna invalīdu biedrības stendā piedāvātajiem keksiem, kurus izpirka, kā tautā mēdz teikt, vienā rāvienā. Salikām visu, ko vien varējām, sākot no saviem darinājumiem, zāļu tējas lasījām, sējām slotiņas pērzu un cepām keksus. Šobrīd esam pārdevuši jau labu 100. Bet, ziniet, nav tas galvenais. Galvenais ir tā piedalīšanās un tas prieks, ka cilvēkiem patīk un garšo. Turpat
Tāpat Aleksandra parkā esošajā brīvdabas estrādē teju visas dienas garumā svētku apmeklētāji varēja līdzdarboties siena leļu un vainadziņu pīšanas nodarbībās, vērot teatrālu uzvedumu, kurā arī galvenajās lomās bija siena lelles, kā arī pavizināties zirga mugurā un vērot vietējo pašdarbības kolektīvu priekšnesumus. Tie ir mūsu kolektīvi, kas pamatā šeit uzstājas. Mūsu mazie dejotāji, lielie dejotāji. Visi šodien dejo, dzied, priecājas. Kamēr vieni svētku apmeklētāji parkā priecājās un stadionā sportoja, citi skateparkā piedalījās breakdance nodarbībās un basketbola soda metienu konkursā. Bet tad līdzās skateparkam pēkšņi iegaudojās ugunsdzēsēju sirēnas. Dažam labam varbūt pat šķita, ka tiešām izcēlies ugunsgrēks, taču nē. Sirēnas vēstīja par Inčukalnu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības iepriekš ieplānoto šovu. Degošas automašīnas dzēšanas paraugu demonstrējumu. Auto apdzēs, novada svētki aizvadīti un sākas gaidīšanas svētki. Nākamās vasaras un 3. Inčukalna novada svētku gaidīšanas svētki.